Rīga kā Ziemeļa Eiropas nozīmes biznesa centrs. Tā nav ilūzija, bet iespēja, kas jau tuvākajā laikā varētu kļūt par īstenību. Galvaspilsēta ir uzsākusi nopietnu sadarbību ar Vācijas pilsētu Frankfurti, lai pie lidostas Rīga izveidotu starptautisku konferenču un izstāžu centru, kas kļūtu par vienu no topošās lidostas pilsētas sastāvdaļām. Man ir prieks, ka Rīga ir izvēlēta viena no daudzajām pilsētām kā vieta, kurā šāds projekts var tikt realizēts. Un man ir liels prieks, ka šo projektu realizēt mēs padarīsim Rīgu tiešām par unikālu vietu ne tikai Baltijā, bet visā Ziemeļa Eiropā. Mērķis ir padarīt Rīgu šo jauno izstāžu kompleksu par lielāko Ziemeļa Eiropā. Un Frankfurtas piemērs parāda to, ka Frankfurta ir neliela pilsēta ar 680 000 iedzīvotāju, bet šajā pilsētā reāli vairāk kā 150 000 cilvēki ir saistīti ar aviācijas biznesu, un vienlaicīgi tas nodrošina to, ka Frankfurtas messe, tātad izstāžu komplekss Frankfurtē piesaista cilvēks no visas pasaules. Es ceru, ka nākotnē Rīgā notiks kaut kas līdzīgs. Lai diskutētu par šo ieceri, 16. jūnijā Rīgā notika seminārs, kurā piedalījās ārvalstu un Latvijas eksperti, tajā skaitā no Messe Frankfurt. That it was the right choice for Messe Frankfurt and its partners to choose Riga due to its rich and large history and its perfect strategic location to support the development of a sustainable and successful convention and exhibition center here in your very beautiful city. So now is the right time, in our opinion, to lay the basis for such a project. Ziņa, kā arī Frankfurte saprata, ka Rīga ir tas sadarbības partneris, ar kuru vajadzētu runāt, varētu runāt, un šī izvēle tiešām krit uz mums, faktiski mums noteikti mūs dara lepnus, un mēs noteikti nedrīkstam šo situāciju neizmantot pareizā veidā, pareizā laikā realizējot šo projektu. Iecerēts, ka daudzfunkcionālais konferenču un izstāžu centrs nodrošinās Rīgas lidostu un tās apkārtni ar visiem nepieciešamajiem pakalpojumiem, sekmējot tā dēvētās lidostas pilsētas izveidi. Pasaules praksa liecina, ka šādas lidostas pilsētas, kas veidojās aptuveni 20 km radiusā ap lidostu, pozitīvi ietekmē avio pārvadājumu un citu saistīto nozaru, piemēram, viesnīcu, loģistikas un transporta nozaru attīstību. Tikai Frankfurtas messe izstāžu centrs piesaista Frankfurtas pilsētai katru gadu 3 miljonu turistu, kas brauc tikai un vienīgi uz izstādi. Un kas, protams, nozīmē to, ka katrs šāds turists atnes pilsētai no 1 eiro, ko viņš patērē varbūt izstādē, proporcionāli 5 eiro viņš iztērē arī pilsētā. Tas ir milzīgs ekonomisks netiešais pienesums arī no šīs izstādes pašai pilsētai. Jau spērts pirmais solis pretī mērķim. Rīga un Frankfurtē vienojusies par sadarbību izstāžu un konferenču centra izveidošanā Rīgā. Tāpēc varam cerēt, ka jau pārskatāmā nākotnē tieši šis projekts nodrošinās visas Latvijas ekonomikas izaugsmi un cels Rīgas starptautisko atpazīstamību.